Sveicināti atkal Normons Ozoliņš. Šodien es gribētu parunāt par dievkalpojumu. Viena māsa ielika tādu vienkāršu vīra runu par to, kad ir ļoti svarīgi klausīt garām vai dzīvot garām, visu darīt no svētā gara. Un es tur lasīju komentārus, un tur cilvēkiem tas ir tik nepierasti, kad visu darīt no svētā gara. Mēs taču teorētiski to saprotam, vai ne, kā kristieši. Bet praktiski, kā tas ir praktiski? Redziet, tad, kad es sāku kalpot Dievam, es biju sākumā, ka es vēl nebiju saņēmis svētā gara kristību, es meklēju kaut kādu pārdzīvojumu, piedzīvojumu, un es to meklēju katoļu baznīcā. Es atceros, es braucu svētdienās, kad es vēl mācījos teoloģijas fakultātē, es braucu uz Jēkabu katedrāli. Es speciāli tur braucu, lai piedalītos katoļu dievkalpojumā, un lai kaut kādā veidā iegūtu pārdzīvojumu no tām procesijām, tērpiem, liturģijas, vīraka un svētā ūdens un no viss tā. Un es domāju, ka caur to varētu kaut kā piedzīvot Dievu. Un diemžēl tas nenotika. Tālāk es domāju, es gāju arī kontaktos ar baptistiem, un tur ir tāda neformālāka, viss tā gaisotne. Es atceros Rīgā Mateja baznīcā, tur bija tāda sadraudzība un tāda kalpošana cilvēkiem, kas Dievu nepazīst. Viņus aicināja uz tādu mielastu, uz kafiju, un tur bija sarunas pie galda uz tādu, nefamiliāru tādu, atmosfēru, tāda interesanta, brīva, ja. Bet arī tur nekas nebija tāds, ko es varētu Dievu piedzīvot. Tālāk es saņemu svēto garu. Es sāku to harizmātiskās atjaunotnes ceļu. Un sāku apmeklēt tādas harizmātiskas draudzes, ja, evaņģēliskas un pentekostāls, kā tur prieka vēsts, jaunā paudze, labā vēsts, tur dažādas vasaras svētku draudzes. Bet arī tur bija kaut kāda kārtība, saprotiet? Kaut kāda kārtība, kaut kāda likumi, kas pēc kā seko un kam ir jābūt dievkalpojumā. Un interesanti, ka tad, kad sākās River kustība, arī Dievs man veda garām arī tai kustībai. Es nepaliku tur. Tā nebija mana mājvieta. Mana mājvieta nebija ne katoļu baznīca, ne luterāņu baznīca, ne baptistu baznīca, ne pentekostu baznīca, pat ne River kustības kāda no draudzēm. Nebija mana mājvieta. Nebija. It kā River kustībā tur taču viss tik brīvi. Brīvība, aleluja. Tā arī tā nebija. Mana vieta. Un Dievs man parādīja manu vietu. Dievs man atgrieza pie paša sākuma, kad nebija nekā, nebija nekādu darbu, vispār nekā nebija. Iesākumā bija vārds, un vārds bija Dievs. Jā, tas bija iesākumā pie Dieva, ja. Nebija ne slavēšana, ne liturģija, ne sprediķis. Nekā nebija. Bija tikai Dievs. Un Dievs saka, tas ir dievkalpojums.
tas ir īstais sākums dievkalpojumam. Dievs. Jo Dievu kalpojums ir tas, kur mēs kalpojam Dievam. Kā mēs varam kalpot tam, kas nav atnācis? Saprotiet, šodien cilvēki, saka, viņi kalpo Dievam, kuru viņi nepazīst. Nepazīstamajam Dievam viņi kalpo. Saprotiet, es esmu kalpojis baznīcā kopš savas jaunības. Bet ir tā, ka cilvēki saka, jums tagad būs jākalpo Dievam. Tagad jums būs jādzied tas, jāskaita tas, jādzied tur tādas dziesmas. Mācītājs ierunā sprediķi, neierunā, bet uzraksta, visu nakti sēž un raksta kaut ko štuko. Un viņš ar to domā, ka viņš kalpo Dievam. Tad ir jānoskaita tādas lūkšanas, svētīšana un viss, kā jāpasaka kādam liecība. Ja. Un tas ir dievkalpojums. Bet vai tas tiešām ir dievkalpojums? Vai tas tiešām ir dievkalpojums? Redziet, kā mēs varam kalpot tam, kas nav atnācis? Izraels kalpoja Dievam, kurš bija atnācis. Un līdz tam laikam, kamēr viņš nebija atnācis, viņi Dievu nepazina. Viņš atnāca Sinai kalnā, viņš nonāca. Un tad viņi zināja, kam viņi kalpo. Bet līdz tam viņi nepazina Dievu. Viņi nezināja, kam kalpot. Kaut kāds dievs tur ir, ko Mūzes saka, ejam tuksnesī, upurēt Dievam. Kam? Kur? Kaut kādam dievam. Bet tā apziņa viņam, Izrēlam, par kalpošanu atnāca tikai tad, kad Dievs nonāca. Tikai tad. Kā, piemēram, Jēzus teica, jūs saņemsit svēto garu un būsit mani liecinieki. Kā mēs varam būt viņa liecinieki tam, kad svētais, ka mēs neesam piedzīvojuši svēto garu? Kā? Redziet, tur ir tas moments, Dievam ir jānonāk, saprot, lai viņam kalpot. Mēs nevaram kalpot tam, ko mēs nepazīstam. Un tieši ar to šodien nodarbojas draudzes, baznīca. Pārsvarā viņi kalpo nepazīstamajam Dievam. Redziet, lai mēs kalpotu Dievam, ir jāatmet darbi. Visi darbi, visi arī labie. Mēs esam vadīti tajā likumības ceļā. Mēs esam padarījuši dievkalpošanu par likumu. Mums iedod dievkalpojumu kārtību. Mums iedod kaut kādu likumu, saprotiet? Bet kā ir tad, ka mēs kalpojam Dievam bez likuma? Bez. Ir divi koki, ir dzīvības koks un ir ļauna un laba atzīšanas koks. Tas ir likuma koks. Un dievkalpošana notiek pārsvarā zem šī likuma koka un nevis no dzīvības koka. Tā izriet no likuma koka. Bet redziet, mums jāatgriež dievkalpošana atpakaļ pie dzīvības koka, lai viss mūsu dievkalpošana izriet no dzīvības koka. Tur ir tas moments, saprotiet? Jo nav rakstīts tā, kad jūs spēlēsiet, tad plūdīs dzīva ūdens straumes. Ka jūs runāsiet, tad plūdīs dzīva ūdens straumes. Kad jūs lūgsiet,
tad plūdīs dzīvūdens straumes. Nē, tā nav rakstīts. Ir vienkārši rakstīts, no miesas plūdīs dzīva ūdens straume. Bez darbiem. Bez slavēšanas, bez runāšanas, bez darbošanās, bez nekā. Ka nav nekā, ir tikai tu un Dievs, un viss. Un viņš plūst no tavas miesas. Viņš plūst bez darbiem. Bez likuma. Viņš plūst. Tā ir žēlastība. No žēlastības, nevis no darbiem. Saprot? Tā ir īstā dievkalpošana. Bez darbiem, bez likuma. Gars, kur gars tur nav likuma. Jo kā ir rakstīts, ja mēs esam padoti likumam, mums jāmirst. Bet ja mēs esam padoti garam, mēs dzīvosim. Jautājums ir, kam ir padots mūsu dievkalpojums? Likumam vai garam? Ja likums tevi neizmaina, kad tu aizēji uz dievkalpojumu, tad tur jau ir tā problēma, ka mēs ejam un nākam uz dievkalpojumu. Paliekam tādu pašu. Cilvēki nemainās. Cilvēki nepiedzīvo Dievu dievkalpojumā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir balstīts uz likumu, nevis uz garu. Tur ir tā problēma. Ja, un lūk, tāpēc viss tas atgriešanās ir pie gara, lai dievkalpojumi visi izējas punkti būtu no gara. Atnāca viens brālis ar ģitāru. Parasti viņš spēlē un visi tajā lūkšanas laikā. Bet es viņam teicu tā, ok, ir labi, ka tu ar ģitāru nāc, bet tu nespēlēsi tagad. Mēs visi, ieskaitot tevi, būsim Dieva gara. Un tad, kad Dieva gars ierosinās tev spēlēt, tad tu spēlēsi. Bet tev spēlēšana nevar būt iekš likuma. Tā nevar būt tā nevar būt kārtība, saprotiet. Vispirms ir gars un tad ir kārtība. Un tā ir, un tā viņš te bija Dievā, viņš atradās vairāk kā stundu Dievā, un pēdējo pusstundu tikai viņš spēlēja, pēdējo. Kad Dievs ļauj viņam spēlēt, tad viņš spēlē. Bet līdz tam viņš bija ar visiem garā. Saprot? Tur ir tas moments. Vispirms ir gars. Kur gars, tur ir brīvība. Jo viss, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Saprot? Nevis, ko vada likums. Kārtība dievkalpojumi. Tie ir Dieva bērni. Un lūk, tur ir tas moments. Tā problēma ir, ka mēs saprotam to tā kā žurka, kad viņai ir dzīvojis būrī, likuma būrī, ja? Tad, kad viņi attaisa vārdus, viņi vienalga iet atpakaļ būri. Un lūk, Jēzus ir attaisījis tos reliģiskos vārdus mums, tos likuma vārdus, lai mēs ejam brīvībā, lai mēs neesam vairs zem tā reliģiskā likuma sloga, saprotiet. Bet mēs vienalga ejam atpakaļ. Un tur ir tā problēma, kā cilvēki atnāk, piemēram, uz lūkšanu, un neviens neko nerunā. Visi atrodas garā, Dievā. Dievā pašā, saprot? Un tad, ja kāds runā, tad tas runā no Dieva gara, ja kādam ierosme nāk no gara. Un nevis tā, ka mēs izdomājam, ka mēs tagad runāsim kaut ko, ja? Nē. Mēs visi būsim garā,
Un tad mēs runāsim, ja Dieva gars to gribēs. Un tāds bija pirmais dievkalpojums. Un ne jau bija tā, ka izdomāja to. Tur katrs gāja uz pirmdraudzi uz dievkalpojumu, izdomāja iepriekš, ko teikt. Nē, viens neko iepriekš neizdomāja. Visi gāja uz dievkalpojumu ar to domu redzēs, ko Dieva gars šodien ierosinās. Jā. Un no tā, ko Dieva gars ierosināja, tas tur bija. Un lūk, tad, kad mēs atrodamies Dievā, kādas dažas stundas, es runāju par tām lūkšanām, kur es vadu, tad cilvēki aiziet izmainīti. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi piedzīvojuši Dievu. Viņi neaiziet, tāpēc, ka viņi ir kaut ko atdziedājuši Dievam. Viņi ar atdziedāšanu nekāds izmaiņas nav. Bet tad, kad viņi ir piedzīvojuši Dievu, tad viņi aiziet izmainīt. Saprot? Tur ir tā atšķirība. Un tāpēc es saprotu, ka daudziem patīk, kā žurkām līst atpakaļ tajā reliģijas būrī. Jo nevar, viņi nav cilvēki šokā. Kā tas ir? Nav, nekā nav. Vienkārši sēžam Dievā. Jā, sēžam Dievā. Kā tas ir sēdēt Dievā? Ir kaut kas taču jādara. Ir jādzied, jārunā, jāslavē, jāizlūdz, jāspēlē, jādzied, jādanco. Kā tas ir, ka nekas nav jādara? Ir jābūt Dievā. Redzi, te nu mēs esam atvestu pie pašiem sākumiem, kad Dieva gars slidinājās par ūdeņiem, kad zeme bija neiztaisīta un tukša, tad Dieva gars kārtoja un veidoja to zemi, jā. Tas cilvēks, viņš ir neiztaisīts un tukšs, jā. Un tad Dieva gars tevi grib veidot, nevis tu ar saviem likumiem. Dieva garam tu ļaujies. Jā, tas, lai ir jūsu garīgais dievkalpojums, ka jūs nododat sevi kā dzīvu un Dievam tīkamu upuri, jā, ka jūs nevis kaut ko atziedat viņam, bet ka jūs nododat sevi viņam. Tas, lai ir jūsu garīgais dievkalpojums, bet lai jūs nodotu sevi viņam ir jāatnāk pie jums. Jo tu nevari nodot sevi tam, kas nav ieradies pareizi. Kam tad tu sev nodosi, ja tu nezini, kam nodot? Ja? Nē, tu nodod karam. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir klāt. Viņš ir šeit. Jā. Tam tu sev uztici. Un tas tevi veido Dieva līdzībā. No spožuma uz spožumu. Halleluja. Tas ir tavs dievkalpojums. Labi, šodien pietiks. Nākamreiz vēl būs par šo tēmu. Paldies, ka klausieties. Visu labu ar Dievu.